Kā redzat, es burtiski peldos dubļos tieši tagad. Un visā krastā ir šie noslēpumainie caurumi. Es pat nezinu, cik tie ir dziļi. Tie burtiski turpinās bezgalīgi. Ak, tas būs slikti. Au, paskatieties uz tiem zobiem, paskatieties uz tiem dubļiem tur iekšā. Ak, būs tik grūti šeit atrast zivis. Es domāju, ka tas ir mazs ugunszotis. Tas burtiski turpin iet. Noķēr viņu, noķēr! Ak, Dievs! Kas tas ir? Es viņu noķēru! Ak, Dievs! Ak, viņš neizskatās labi. Kas notiek, zilais vēzis? Neticam, vai tās ir olas? Kas tas ir? Kas tas ir? Mums ir viens! Paskaties uz to. Sveiki, BFP Nation! Laipni lūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video. Puiši, šodien mēs atkal esam vienā no manām mīļākajām vietām. Jā, mēs to teicām arī iepriekšējā video. Labi, man ir daudz mīļāko vietu, bet šī ir vienkārši traka. Mēs šeit esam bijuši tikai kādas 2 reizes, bet katru reizi mēs noķeram trakas un vēl trakākas lietas. Pēdējo reizi es un mana draudzene šeit uztaisījām nelielu 1-pret-1 zivis slazdu izaicinājumu. Viņa savu slazdu nolika šeit un noķēra milzīgu garneli, īstu ciplnētieti. Un es devos lejā uz jaunu slēptu tuneli, ko mēs atradām tajā video. Un tas bija pilns ar vēžiem, rozā ciklīdām, maziem karaliskiem pleko un vēl dažām ļoti foršām lietām. Un šodien mēs esam atpakaļ, lai ķertu vēl vairāk šo trako, eksotisko akvāriju zivju. Tomēr ir pagājis kāds laiks un vieta izskatās pavisam citādi. Kā redzat aiz manis, es burtiski peldos dubļos. Es nezinu, kāpēc ūdens līmenis ir tik ļoti nokrities, tā izskatās. Un ja paskatās lejā, viss ir aizaugs, visur ir nezāles, viss ir vienos dubļos. Un visā krastā ir šie noslēpumainie caurumi. Es nezinu, no kā tie ir radušies, bet kā redzat, tie ir visur. Es domāju, paskatieties šeit. Te ir viens, te ir vēl viens, ir mazi, te viens, tur viens, pat otrā krastā ir daži. Un man nav ne jausmas, no kā tie ir radušies. Es nezinu, kas tur iekšā ir, bet šodien mēs to noskaidrosim. Labi, man ir pāris teorijas par to, no kā šie caurumi varētu būt radušies. Ja paskatās šeit, labi, tie ir diezgan lieli, tāpēc tas nav nekas mazs. Es nedomāju, ka tos veido kāds mazs zūtis, mans teorijas ir. Tas varētu būt iguāna, vai, piemēram, jenots, kas šeit rok mēģinot atrast ēdienu. Vai arī tas patiesībā varētu būt no pleko, ja jūs zinat, kas ir pleko. Viņi rok caurums krastos, lai dētu olas, un tieši tāpēc tie ir tik kaitīgi videi. Viņi iznīcina krastus. Tātad šie varētu būt pleko caurumi, kur viņi dēj savas olas. Un ja tas ir taisnība, tajos varētu būt zivis. Esmu jau iepriekš sastapies ar šādiem caurumiem, un kad es tur ieliku roku, es noķēru visādas trakās lietas. Cerams, ka šodien mums arī izdosies to pašu. Nezinu, vai šajos caurumos šobrīd kaut kas ir, bet izskatās, ka tas viss ir gruntsūdens. Te var redzēt, ka ir ļoti dubļains, un es domāju, ka zem visas šīs zemes ir ūdens. Tāpēc šajos caurumos vēl ir ūdens. Patiesībā tas ir diezgan augsts, tāpēc tas varētu nozīmēt, ka tur vēl kaut kas ir dzīves. Jo jūs varat redzēt, ka šajā mazajā strautā patiesībā ir daudz zivju. Mazi ciklīdi, visādas foršas zivis, piemēram, gurami. Un ko tās mazās zivtiņas darīs? Ja ir kāds caurums vai neliela ala, tās patiešām ielīdīs tur iekšā, lai paslēptos, lai lielās zivis tās nevarētu apēst. Tāpēc es nezinu, kas izveidoja šos caurumus, nezinu, kas tur iekšā ir, bet šodien mēs to noskaidrosim. Mēs bāzīsim tur rokas iekšā, liksim tur tīklus, mēģināsim noķert visu, ko vien varam, jo, viss, kas tur iekšā ir iesprostots. Labi, ja tuvākajā laikā nelīs lietus, tas agri vai vēlu izžūs. Viņi tur varētu nomirt, viņiem beigsies ēdiens. Mēs izglābsim visu, ko vien varam. Mēs atrisināsim šo noslēpumu, paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Bet tā kā mēs šobrīd esam vienā no manām mīļākajām vietām, kas ir pilna ar zivīm. Es gribu to izmantot un gribu ielikt dažus zivju slāzdus, kamēr mēs makšķerējam šajās bedrēs, tāpēc vienu noliksim tieši šajā stūrī. Zini ko, Helēna, vai tu gribi uzspēlēt 1-pret-1? Protams. Man šķiet, ka es uzvarēju pēdējo reizi. Es esmu diezgan pārliecināta, ka es uzvarēju. Mēs sarīkosim nelielu sacensību ar zivis slazdiem. 1-pret-1 revanš. Tajā pašā vietā. Redzēsim, kurš šoreiz uzvarēs. Helēna novietos savu slazdu šeit, tieši tāpat kā pagājušajā reizē. Un mēs iesim visu ceļu līdz tam jaunajam slēptajam tunelim, ko atradām iepriekšējā video. Mēs iesim cauri visam tunelim un novietosim manu zivis slazdu tuneļa vidū. Labi, Helēna, dāmām priekšroku, tur izvēlēties savu zivis slazdu. Lūdzu, neizvēlēs atkal manu mīļāko. Es ļaušu to paņemt, tad es izvēlēšos to negalīto zaļo. Labi, paldies Dievam, šis ir mans firmas zivis slazds. Labi, ar šo viss izdosies. Skaties, redzi, tagad, ja man ir mans zivis slazds, es uzvarēšu. Tas nenozīmē, ka tu uzvari pēdējo. Es joprojām uzvarēju pēdējo, bet tagad es uzvarēšu vēl pārliecinošāk. Labi, BFP Nation. Šis tagad ir mans kanāls. Es darīšu to, kā es vēlos. Ak, tiešām. Man ir tilapija. Tilapija. Un te ir tas, ko Bobijs nesaprot. Nav runa par zivju slazdu, bet gan par to, kurš to novieto. Tiešām? Tā esmu es, tāpēc es uzvarēšu. Akre, perfekti. Ko tu plāno šeit noķert? Vēršu haizivi. Vēršu haizivi, arovanu, panteru. Labi. Es domāju... Ak, Dievs, wow, tas bija tāls metiens. Pagaidi. Šeit nav auklis. Tur nav auklas? Uz tā nebija auklis. Ak, nē, es nezinu, kā tu plāno to dabūt atpakaļ, jo uz tā nebija auklis. Nu, puiši, izskatās, ka mums būs traks video. Ja tu paliksi, tu redzēsi aligātoru. Kas tas bija? Panteras aligātors? Buļļa haizivs? Nē, ne aligātors. Tikai buļļa, haizivs, pantera. Labi, wow. Tas zivju slazds būs pilnīgi pilns.
Čaidi, mēs ieliksim man tilapītu iekšā, un tad dosimies uz to mazo slēpto tuneli, ko atradām, kas ir pilns ar zivīm. Bet, Čāli, es esmu sajūsmā par to, ka varēsim tikt pie šiem caurumiem, labi? Tie ir tik noslēpumaini, es pat nezinu, cik tie ir dziļi. Ak, mans dievs, ak, mans dievs. Tas turpinās, tas burtiski turpinās bezgalīgi. Ak, tas būs slikti. Ak, mans dievs. Kaut kas man pieskārās, kaut kas man tur pieskārās. Ieliec savu roku tur iekšā. Nē. Nē, Ieliec to tur iekšā. nē, Uzticīs, man. nē. Tu jūti kaut ko? Ak, mans dievs! Es noķēru zivi! Es tiešām jau noķēru zivi, tā ir tilapija, tur iekšā ir zivis. Apstiprināts, mīļā, mēs viņam palīdzēsim. Es negribu viņu paturēt, bet mēs viņu iemetīsim īstajā kanālā, viņš aizpeld. Viņš tur tāpat būtu beigās nomirs. Labi, tas ir tik traki. Tur ir! Labi. Tu jūti kaut ko lielu. Jā, paskaties, tas iet līdz pat šejienai. Es nezinu, kur tas pazuda. Lūk, tur tas ir. Kas tas ir? FUJ. Kas pie velna tas ir? Vai tu to redzi? Vai tā ir zivs? Man šķiet, tas tikko pakustējās. Tas burtiski tikko pakustējās. Ak, tas ir tik biedējoši. Tas ir plako. Pagaidi. Au, au, fu! Viņš ir pie manis, viņš jau spurām ir ieķīlējies sānos, es nevaru viņu izvilkt. Nu, nāc, ak, Dievs, paskaties. Paskaties uz to lietu, brauks. Tas ir lielākais plako, ko es jebkad esmu redzējis. Es nezināju, ka te izaug tik lieli. Paskaties uz viņa sānu dzelkšņiem turpat. Tie mani pamatīgi sadūra, draugs. Redzi, ko viņš izdarīja? Viņš bija tajā caurumā šādi, pašā aizmugurē. Es satvēru viņa asti, un tiklīdz viņš sajūt, ka kaut kas mēģina viņu noķert, viņš izplata sānu spuras un saliktās šādi, un tad viņš sevi trieslēdza. Tās radījums ir tik izturīgs. Labi, mēs viņu laidīsim vaļā. Es domāju, ka tas pierāda manu domu. Tās droši vien ir vienkārši lielas plekona ārsta alas, ko viņi izroka dodās priekšā dēt olas. Es domāju, ka tas ir kaut kas līdzīgs megalodonam. Jā, mēs atradām megalodonu, puiši. Tagad mēs esam noķēruši dažus īpašus pleko. Šis ir vienkārši parasts, tāpēc mēs viņu nepaturēsim. Bet paskatieties uz to seju, paskatieties uz tiem zobiem. Ah, tie ir tik āsī. Varbūt viņš iepeldēs manā slazdā. Jā, vai. Turp. Ak, tur viņš iet. Tas nozīmē, ka šeit varētu būt mazuļi, ja vien, piemēram, zivis tos nav apēdušas. Mēs drīz atgriezīsimies pie caurumiem. Man jāiet nolikt savu zivis lāzdu, pirms es zaudēju Helenai. Viņai jau ir priekšrocība. Viņa droši vien jau ir noķērus kādas 10 zivis. Man jāieliek savējas ūdenī, tāpēc dosimies lejā uz tuneli un novietosim manu zivju slazdu. Skaties, mēs tagad ejam pa krastu uz tuneli, un visā krastā ir caurumi. Šie caurumi ir visur. Mēs varētu veselu dienu pavadīt makšķerējot tajos. Paskatieties, cik aizaugusi ir šī vieta. Mēs pat ūdeni šeit neredzam, tāpēc šajā apgabalā būs grūti makšķerēt. Labi, puiši, mēs esam tikuši līdz slavenajam tunelim. Es to nezināju iepriekšējā reizē, bet, ja ieskatās tur iekšā, tas patiesībā turpinās vēl tālāk. Bet šī ir ideāla vieta, kur noķert šīs foršās dzērves zivis, jo šī ir vienīgā ēnainā vieta. Ok, te ir tik daudz zivju! Ok, tur ir miljons zivju! Ok, tur ir miljons zivju! Nē, ak, paskaties uz to! Paskaties uz Vardi! Viņš ir iestrēdzis! Vai viņš ir iestrēdzis? Es viņu dabūju? Ak, mēs viņu izglābām! Vai tu redzēji, ka te bija zivs, tāda balta zivs, es viņu dabūju? Ak, es domāju, ka es viņu dabūju. Es viņu dabūju. Kas tas par brīnumu? Ak, tas ir vēl viens rozā konvikts. Mēs pagājušajā reizē noķērām divas tādas, tie bija milzīgi. Noteikti vaislas pāris. Mēs varbūt tikko noķērām vienu no mazuļiem. Tas ir tik forši. Skaties, tā ir rozā cietumnieka Ciklīda sala. Šeit iekšā bija vēl viens zivs. Tiešām? Labi pamanīja, Helēna. Es pat nezinu, kas tas ir. Izskatās pēc kaut kādas ciklīdas. Es nezinu, kas tas ir, nevaru pateikt. Godīgi sakot, tas tomēr ir tiešām forši. Mēs visi šeit grasījāmies ielikt šīs ciklīdas spainī. Mazā rozā cietumnieka ciklīda skaista. Un tad vēl noslēpumaina ciklīda. Es nevaru pateikt, kas tas ir, draudi, bet mēs viņus paturēsim. Labi, mēs ejam noliksim mūsu zivis tieši šeit vidū, pašā dziļākajā vietā. Es nezinu, Helēna, tas izstāsta diezgan labi, un tas ir slēptajā tunelī. Nu, tagad ko mēs darīsim? Mēs iesim un apskatīsim tās salas, tās ir visur. Es grasos iebāzt roku tur iekšā, tas būs biedējoši. Un tad mēs pārbaudīsim šo zivis slazdus, paskatīsimies, kurš uzvarēja izaicinājumā, kurš noķēra labākās lietas un, jā, darām to. Ak, Helēna, skaties, labi pasaka, vai tu tur redzi zivi? Redzi? Tas izskatās pēc koka, tas izskatās pēc visiem šiem zariem, bet es domāju, ka tas patiesībā ir viena no tām zaru zivīm. Vai man ir taisnība? Jā, tā ir maza zaru zivs, tā burtiski pat nekustās. Un es viņu redzēju tur zālē. Tā noteikti ir zaru zivs. Labi, mēs viņu ieliksim spainī. Paskaties, cik tas ir forši. Un tagad sākās jautrība, puiši. Man ir šis mazais tīkliņš, ideāls izmērs šīm bedrītēm. Tas nozīmē, ka man nav jābāž roku iekšā un jāriskē, ka man iekodīs čūska. Paskatieties, cik tur ir dubļu. Ak, būs ļoti grūti šeit atrast zivis. Ja tur ir zivis, paskatieties uz manu roku tagad. Gatavs? Bum! Tā vienkārši pazūd, nav nekādas redzamības. Tur ir beigta zivs. Šajā bedrē ir beigta zivs. Es pat to nepamanīju. Ak, tā ir maza tilapija. Labi, tas nozīmē, ka šīs zivis mirst, tāpēc tagad tas ir kā mazs glābšanas uzdevums. Ak, mans dievs, vai tu to redzēji? Nē, Tur bija zivs, tur bija vēl viena liela zivs. Skaties, vai tā ir māju ciklīda.
Es viņu noķēru. Ak, viņš man tiešām nobiedēja. Likās tā mazliet bļotaini. Ak, nomierinies, draudziņ. Tāpat kā ar pleko, mēs šo puisi iemetīsim atpakaļ kanālā, no kurienes viņš nācis. Viņš iesprūda tajā bedrē, un mēs viņu izglābsim. Iekāp Helēnas slazdā. Ja noķer māju ciklīdu, tu zaudē. Tādi ir noteikumi. Tiešām? Es domāju, mēs šim dosim nelielu pauzi. Darīsim tā. Helēna, tā bedre. Tā tikko pakustējās. Burtiski dubļi tikko pakustējās. Tas nav normāli. Tas nozīmē, ka tur ir zivs. Ak, Dievs, es viņu dabūju, es viņu dabūju. Tā ir tilapija. Ak, mans, vēl viena tilapija. Tas ir tik traki. O, paskaties uz to zilo krāsu viņas sejā. Diezgan skaisti. Tas ir diezgan skaisti. Jā, kas notiks, ja izmantošu savas kājas? Vai tās kājas var noķert jebko? Ak, jā, kas notiks, ja tur iekšā čūska? Tā iekož man, ak, Dievs. Fū, kaut kas tikko iekod man kājas pirkstā. Helēna, kaut kas iekož. Ak, es to noķēru. Es burtiski to noķēru ar kāju pirkstu. Skaties, tas bija vēzis. Tas iekod man kājas pirkstā, vai arī saspied to. Tas ir es burtiski tikko noķēru zivi ar kājām. Labi, mēs viņu arī laidīsim atpakaļ. Mēs glābjam zivis. Tas ir traki, te ir pilns ar zivīm. Es nedomāju, ka šajās bedrēs būs tik daudz zivi. Šī nav tik dziļi kā tā otra. Ak, vai tā ir zivs? Skaties tieši šeit. Vai tā ir? Fūj, tas ir pretīgi, tas ir slidens. Ak, tas ir slidens. Ak, Dievs. Man šķiet, tas ir uguns zuša mazulis. Neticami, nomazgāsim to. Ak, viņš izlaiž ārā. Izklausās traki. Viņš ir dzīvs? Jā, es nedomāju, ka viņš ir dzīvs. Es domāju, ka viņš ir miers, viņš nekustējās. Paskatīsimies uz viņu tuvāk. O, zini ko? Es domāju, ka to patiesībā sauc par riepu nospiedumu zuti. To redzēt, izskatās kā mazi riepu nospiedumi. O, tas ir lieliski. Ak, Dievs. Ak, Dievs, ak, Dievs. Helēna, vai tie ieraksti? Es sākumā to neredzēju. Es esmu šeit, vienkārši izsmēlu dubļus, un pēc tam, kad tos izbēru, pamanīju šo puisi. Izskatās pēc Džeka Dipa. Patiesībā es zinu. Es domāju, ka tas ir dārgakmens ciklīds. Tas gan ir skaists. Nomazgāsim to. Paskatieties uz tām krāsām uz šī dārgakmens ciklīda. Paskatieties, cik tas ir skaists. Mums šīs puisis nepatiks. Viņš ir skaists. Ieliksim viņu spainī, ieliesim tur vēl nedaudz ūdens un turpināsim tālāk. Šeit ir tik daudz šo caurumu. Tur ir vēl viens milzīgs, daži ir aprakta zālē. Ieliksim tur tīklu, paskatīsimies, ko varam dabūt. Ak, vai tā ir zivs? Ak, mans Dievs. Ak, mēs viņu dabūjām. Fuj, ej prom, pazūd no šajienes. Tātad ne visos caurumos ir lielais plako kā pirmajā. Tas droši vien nozīmē, ka viņi izdēja olas un tad aizgāja prom. Otrs droši vien vienkārši bija pārāk stulbs. Ak, man ir zivs, vēl viena tilapija. Ak, Dievs, te viņi ir pilns. Ak, šis tiešām turpinās bez gala. Burtiski, tas turpinās. Es pat nevaru aizsniegt galu. Tas vienkārši turpinās bezgalīgi. Es esmu līdz pleciem iekšā. Es zinu, tas vienkārši stiepjās tālāk. Ak, Dievs, vēzis. Viņš mani ieknieba. Ak, mans Dievs, mazulis, vēl viens vēzis. Tas ir tik biedējoši, kad es līdz pleciem iekšā un kaut kas tevi iekniebj. Labi, mēs vienkārši laidīsim šo puisi vaļā. Man šķiet, tur iekšā ir košs zils vēzis. Tu Joko, Kerr? Tieši tur. Ak, mans Dievs. Ak, es redzu, tas ir forši. Neticami. Kur viņš ir? Ak, fuj, arī māju ciklīda un zils vēzis. Helēna, tu pamanīji zilu vēzi? Es domāju, ka tas ir pirmais, ko mēs jebkad esam noķēruši šajā strautā. Tas arī ir briesmons. Es neatceros, kad pēdējo reizi mēs noķērām zilu. Labi, es nezinu, kur viņi ir bijuši, bet viņi vairs nav tik bieži sastopami kā agrāk. Droši vien tāpēc, ka cilvēki tos pamanīja jau no jūdzes attāluma un patur tos. Bet tas ir briesmonis. Zils vēzis. Helēna, labs darbs, un mēs arī šo noķērām. Maidžiešu ciklīts. Ak jā, zils vēzis pievienots kolekcijai. Mums šobrīd ļoti labi veicas. Tur iekšā ir visādas trakās lietas, un kurš gan zina, ko mēs atradīsim tālāk. Turpinam. Ak, zivs, paskaties uz to! Mazs vilnītis tieši šeit! Tu redzi viņošanos, redz, kā ūdens tur kustās. Tas kustās. Ak, es kaut ko jūtu! Ak, Dievs, tur tik daudz zivju kustās! Es viņu dabūju! Ak, viņš mēģina izslīdēt caur manām rokām. Es domāju, ka tas ir mazs zutis, Helēna. Es domāju, ka tas ir zutis. Viņš slīd caur manām rokām. Nē. Es viņu tikko noturēju. Vēl viens zutis. Atveram to. Ak, tas ir lielāks. Vēl viens riepapēdas zutis. Izskatās, ka viņi ir paslēpušies šajās bedrēs. Es nezinu, kas tas ir, bet viņiem nenormāli patīk šīs lietas. Tas ir tik forši. Skaties, tas izstāsta tieši kā ugunszuds, tikai nav tik sarkans. Labi, draugs, ej tur pie savu draugu. Jau divi zuši. Tur otrā krastā ir vēl daži. Es domāju, mums vajadzētu aiziet paskatīties tos un redzēt, vai varam tos noķert. Es tūlīt ielikuši roku šajā un paskatīsimies, vai var kaut ko sajust. Dievs, tas ir tik biedējoši. Jūs, puiši, nemaz nezināt, jo jūs nezināt, kas tur ir iekšā. Jūs nevarat redzēt. Tur ir tikai dubļi, tikai netīrumi. Ak, Dievs. Tur ir daudz iekšā. Šajā ir daudz. Labi, viņi ir šeit. Ak, tur viņi ir. Tur ir vesela kaudze. Nē, es viņu nedabūju. Ak, dabūju. Ak, Dievs, kas tas ir? Tam ir violetas acis, Helēna. Ak, nē, pasties, ko es tikko tev noķēru? Tas ir tev, violetas acis. Kas pie velna tas ir? Tas ir violets. Tas burtiski ir violets. Vai jūs to redzat? Tas izskatās pēc ciklīda, bet es nekad neesmu redzējis zivi, kas būtu violeta.
Es tiešām nekad iepriekš neesmu redzējis saldūdens zivi, kas būtu violeta. Tas ir traki. Mēs tās paturēsim. Šeit patiesībā ir vēl vairāk. Paskatīsimies, vai es varu kādu noķert. Es sajūtu vēl zivis. Nē, labi, viņas ir pārāk ātras. Ieliksim šo puisi spainī un turpināsim. Labi, vēl viens papildinājums spainī, kurā paturam zivis. Skaisti. Ak, viņš kļūst traks. Labi, es skatos uz šiem diviem caurumiem. Tas ir tas, no kura mēs tikko izvilkām to noslēpumaino zivi. Bet šis te, tas gandrīz savienojas ar kanālu. Un, ja tu pienāc tuvāk, šis ir citādāks, jo šeit ūdens ir patiešām kristāli dziļs, tu vari redzēt līdz pašai apakšai. Šeit viss ir dubļos, lai gan tur varētu būt kaut kas apreks, es nezinu. Ak, Dievs, Helēna, nāc tuvāk, nāc tuvāk. Ak, mums kaut kas ir, mums noteikti kaut kas ir. Skaties turpat. Skaties, redz anteni. Ak, Dievs, tas varētu būt garneli. Skaties, redz anteni, kas izbāzt ārā. Ak, viņš iet atpakaļ, viņš atkāpjās. Skaties, skaties, skaties. Ak, tas ir zils vēzis. Neticam, es viņu dabūju. Jā, ak, vēl viens. Tas ir tik traki, tā ir maza mātīte. Es redzēju antenas, redz šīs mazās antenas. Tās bija izspraustas no ūdens. Mēs atkal šodien veidojam savu zilo vēžu armiju. Skaties uz to, tas ir forši, vai ne? Tātad šīs patiesībā ir tēviņš, es domāju, un šī ir mātīte. Es gribu atkal ielīst šajā caurumā, es zinu, ka tur ir vēl vairāk nekā šie. Padomā, cik daudz pleko zivju bija jābūt šajā mazajā strautā, lai viņi izveidotu visas šīs salas. Fuj, kas tas ir? Ak, fuj, kas? Vai tās ir olas? Ak, Dievs, tās tiešām ir olas! Ak, tas ir tik pretīgi. Es nezinu, kādas olas tās ir, bet ņemot vērā, ka mēs domājam, ka tās ir pleko zivju alas, kur viņi dēja savus olas. Tās patiešām varētu būt pleko zivju olas. Mēs varbūt tikko atrisinājām šo mīklu. Fuj! Ak, nē, kur viņas palika? Nē, nāciet atpakaļ, mani bērniņi. Nu tas ir slikti, es tikko pazaudēju savus bērnus. Es gribēju viņus paņemt līdzi un izaudzēt, lai redzētu, par ko tie izaugs. Bet ja jūs zinat, kādas olas tās ir, ierakstiet komentāros zemāk. Ak, man jāpaņem mans metamais tīkls. Tur ir miljoni zivi, tur ir tik daudz zivju. Labi, es iešu pēc viņām, aiziet. Tieši pie tās caurules. Tur šīs zivis būs. Paskatīsimies. Ak, Dievs! Ak, Helēna! Es dabūju tavas lamatas un veselu kaudzi zivju. Labi, noliksim tās tieši šeit. Ir tik daudz zivju. Ak, viņas lien caurumos. Skaties uz to. Tas ir kā Warmouth vai kaut kas tāds. Es zināju, es viņu tur redzēju. Ak, kas tas ir? Paskaties uz šo, kāds izskatās, tāds kā torpid. Nomierinies, draugs. Kas pa lietu? Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Paskatieties, cik liels viņam ir zvīņas. Aste ir sarkana. Es nezinu, kas tas ir, puiši, bet mēs to tikko noķērām, mēs to paturēsim, jo tas izskatās forši. Ierakstiet komentāros, ja zināt nosaukumu. Bet mums te ir arī kaudze garlaicīgu, arī māju ciklīdas, tilapijas. Mēs tos laidīsim atpakaļ. Es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz izmest metamo tīklu. Labi, kā gan mēs nevaram? Uzmanies no manām lamatām. Ak, kas tas ir? Ak, mazulis! Nē, es viņu noķēru, tas ir pīkoka mazulis. Cik forši tas ir? Ak, nē, ak. Viņš ir prom? Viņš ir prom. Labi, atgriezīsimies pie šiem caurumiem un paskatīsimies, ko vēl tajos varam atrast. Vai mēs jau šo esam pārbaudījuši? Man šķiet, ka nē. Nē, mēs pārbaudījām to un tad šo te. Nāc paskaties uz šo. Redzi ūdeni, tas tur kustās. Labi, tas nozīmē, ka tur kaut kas ir. Šis izskatās biedējoši. Man liekas, ka šeit ir čūska. Es nemelošu, man tas nepatīk. Man šis nepatīk. Jā, labi, tur noteikti ir pleko. Labi, tur ir viņa aste, šis ir milzīgs. Ak, Dievs! Šie ir kā liels pleko mātītes, kas dēja savas olas. Es noķēru viņa asti, es noķēru. Man vajag abas rokas. Laid vaļā. Kā viņi var būt tik stipri? Au! Ak, Dievs. Au! Viņš man piekauj. Tas arī ir tikpat liels. Paskaties, cik tas ir liels. Ko viņi dara? Viņi iestiprina savas mazās rokas dubļos, lai tu viņus nevarētu izvilkt ārā. Tas patiesībā ir ļoti labs aizsardzības mehānisms, bet tas nestrādāja. Labi, es viņu joprojām dabūju. Vai es esmu netīrs? Nu, tikai nedaudz. Lūdzu, ieej Helēnas zivis lazdā. Lūdzu, nedara to. Ak, tieši šeit. Kas tas ir? Vai tā ir zivs? Ak, Dievs. Ir vēl? Ak, tur ir viens. Tur ir otrs. Jā, mēs tos atlaidīsim atpakaļ. Abas ir tādas nekādas zivis. Ak, ir tik daudz odu. Ja kāds ir šeit, mēs mēģinām jūs izglābt. Ak, kas tas ir? Fuj, vēl viens zutis. Ak, mierīgi, vēl viens riepu raksta zuds. Jūs esat skaisti, tas ir trešais. Mēs noķeram daudz šo puišu. Tevi spainī, man patīk, kā šis izskatās. Šis izskatās labi. Ak, mans Dievs, Helēna, vai tu to redzēji? Ak, es tiešām ceru, ka jūs to redzējāt, jo tas bija tiešām traki. Jūs man neticēsiet. Labi, tas izskatījās pēc milzīga karaliskā plako, tas uzpeldēja pēc gaisa, bet izskatījās liels. Labi, mēs viņu jau esam noķēruši, viņš burtiski ir šeit iekšā. Ak jā, skaties tieši šeit. Es viņu dabūju. Ak, Dievs! Jā, tas ir karaliskais pleko. Tas ir milzīgs karaliskais pleko. Ak, viņš neizskatās labi.
Ak, Dievs, šīs radības ir trakas. Mēs viņu šeit jau iepriekš esam noķēruši, tikai maziņus, tāpēc mums bija aizdoms, ka viņš šeit vairojas, un mums bija taisnība. Šis ir liels eksemplārs, kas dodas tajā caurumā, lai dētu olas, bet ja paskatās, ka viņš neizskatās labi. Viņam ir kādas slimības vai kas tam līdzīgs. Vai tu to redzi? Tas ir pretīgi. Fuj, paskaties uz viņa aci. Ak, man paliek slikti. Ko mums darīt? Skaties, šim nav tāda uzs kā tam otram, ko mēs noķērām. Šāda izmēra. Mēs negribam inficēt pārējās zivs, ko esam noķēruši. Varbūt es paņemšu vēl vienu spaini un ielikšu viņu atsevišķā spainī un mēģināšu ārstēt viņu pie sevis mājās. Tas ir tiešām skaists pleko. Ja jūs nezināt, šie radījumi šādā izmērā maksā ap $200. Ierakstiet komentāros, kā to ārstēt. Tas ir pretīgi, vai ne? Paskatieties uz šo. Mēs dabūjām vēl vienu spaini šim puisim. Tu ej cietumā, draugs, tu esi sodā. Iesim atpakaļ tajā bedrē. Tas varētu nozīmēt, ka tur ir arī kādi mazuļi. Es tiešām ceru, ka šeit ir olas vai mazuļi. Ak, es noķēru zivi! Ak, tā ir tilapija! Arī šī iet bezgalīgi tālu. Es pat nevaru aizsniegt galu. Ak, mans Dievs! Es domāju, ka tur ir mazuļi. Es jūtu, kā viņi tur kustās, viņi bija ļoti stingri. Es viņu dabūju, tas ir viss. Tas ir zutis. Jā, tas ir zutis, paskaties uz to. Ak, nē. Kas tas ir? Mūsu 4. draugs. Viņi ir pilni, mēs viņu ieliksim spainī. Bet es gribu uzreiz atgriezties šajā bedrē, jo es zvēru. Es sajūtu vienu no mazuļiem. Mums būs jāieliek arī šo puisi karantīnas spainī, jo viņš bija tajā pašā bedrē ar to pretīgo pleko. Fudž, es esmu tur iekšā! Ak, es viņu jūtu! Es viņu dabūju! Ak, Dievs, es viņu dabūju! Es tiešām dabūju mazo! Tas ir karaliskais pleko, es zvēru! Vai tas ir karaliskais? Tas nav parasts! Tas ir mazais karaliskais. Mēs to izdarījām. Tas ir tas, ko mēs gribējām. Tas tur ir mazāka versija tam lielajam, ko mēs noķērām. Izskatās, ka šis nav inficēts, bet mums viņu vajadzēs ielikt karantīnas spainī. Šim patiesībā ir svītras, un šim ir tāds kā zigzaga raksts, vai redz to? Tas ir tik dīvaini. Varbūt viņš ir kā hibrīds, varbūt viņa mammai bija svītras. Iesim vairāk šajā virzienā. Mēs jau daudz ko esam apskatījuši. Labi, mēs jau esam makšķerējuši kādās 10 bedrēs. Paskatīsimies, vai varam atrast vēl kādu. Šī izskatās pēc bedres. Ak, Dievs, tas ir biedējoši. Ak, šī ir bezgalīgi tālu. Ak, es jūtu zivi. Šajā kaut kas ir. Ak, pēc taustas šķiet, ka tas ir zutis. Ak, Dievs, vēl viens. Ak, šis ir beigts. Nē, šis nav dzīvs. Tas ir beigts zutis ar riepu pēdu rakstu. Tas pierāda, ka šīs zivis šeit ilgi neizdzīvos. Mums tās jāizved ārā. Ak, Dievs. Zilais vēzis, Helēna. Zilais vēzis tepat. Skaties, redz spīli? Es viņu noķēru. Ak, tas ir milzīgs. Tas ir liels puika. Tieši tur. Tas ir tik interesanti, ka tie ieliec roku viņa alās. Viņi mēģina izkļūt ārā. Viņi ir tādi, ka ak, nē. Labi, spainī viņš iet. Tas ir mūsu 3. zilais vēzis. Bet tagad, draugi, saule riet. Mēs vairs īsti nevaram makšķerēt šajā salās, jo, ja paskatās lejā, viss ir aizaugs ar veģetāciju. Viss ir aizdiedzis. Un mēs izdarījām visu, ko varējām. Mēs noķērām daudz zivju, mēs tās izglābām. Mēs tās vedīsim pie manis uz mājām, un tad šovakar atgriezīsimies un pārbaudīsim mūsu zivju slazdus. Mums būs neliela sacensība 1-1. Ierakst komentāros, kurš tavuprāt uzvarēs. Skaidrs, ka tas būšu es. Labi? Labi, puiši, mēs esam atgriezušies pie manis mājās. Tagad esam pie karantīnas dīķa. Tagad mēs varam ielaist lielāko daļu šodien noķerto zivju tur. Tomēr mēs nevaram ielaist lielo karalisko plakonu viņa mazo tur, tāpēc mums būs jāizveido pavisam jauns dīķis tam. Bet paskatieties vispirms. Mums ir šis puisis. Man nav ne jausmas, kas viņš ir. Ak, mans Dievs, viņš ir ļoti lecīgs. Mēs viņu pievienosim dīķim. Skaisti. Kas vēl mums te ir? Es zinu, ka mēs noķērām daudz zušu, zilās vēžus. Ak, mans Dievs, paskaties uz to dāgakmens ciklīdu. Ir arī zilie vēži, pievienosim tos. Re, kur tie aizpeld. Ir mazā kociņzavs, ir arī zivs ar violetu aci. Tur viņi iet. Ak, rozā ciklīda konvikts. Tā ir forša, pievienosim arī to. Un pārējie ir šie mazie riepu sliežu zuši. Tos arī pievienosim dīķim. Skaisti. Tagad mums būs jāizveido pavisam jauns karantīnas dīķis šiem plekustomiem. O jā, paskaties uz to, sāksim to pildīt. Tagad, kamēr gaidām, lai tas piepildāt, mēs paņemsim ēsmu no mata bruņurupuču dīķi, lai pabarotu vampīru zivis. Tātad 3 vampīru zivis jūtas lieliski. Un viņi ēd kā traki. Un turpat ir maza molija, tiklīdz viņi to pamana. Ak, un acu mirklī viss beidzies. Ak, mans Dievs, paskaties uz tiem zobiem. Pazuda acu mirklī kā sprādziens. Tātad es tagad pabarošu pārējās zivis. Un tad mēs liksim tos pleko karantīnas dītī. Lielais puisis pirmais. Ak, mans Dievs, tur viņš iet. Viss kārtībā. Tagad mēs paņemsim viņa mazo bērnu. Tur viņš iet, tēvs un dēls. Un mums ir vēl viena zivs no tās bedres, un tā ir šī mazā riepas liedas zutis. Es uzlikšu uz tā filtru. Un tad mēs dosimies atpakaļ pie tiem zivju slazdiem. Aiziet, vispirms pārbaudīsim Helēnas zivju slazdu. Tagad mēs patiesībā domājam, ka mums jāmet metamais tīkls, tāpēc Helēna izmetīs metamo tīklu. Mēģināsim noķert viņas slazdu un paskatīsimies, ko viņa ir noķērusi. Tas bija tieši pie tava slazda, man šķiet, jā. Tur ir zivis, met to tieši vidū, man šķiet, ka tur tas ir. Tas bija diezgan labi. Paskatīsimies, vai tu noķēri slazdu. Es pat to neredzu. Tu to noķēri! Neticam. Labi padarīt. Ak, mans Dievs.
Esmu tik lepns. Paskatīsimies, ko tu esi noķērus. Es dzirdu zivis, es redzu zivis, Helēna. O, kas tas tāds? Ak, tā ir vēl viena no tām foršajām zivīm. Ak, viņš lec, ak, viņš lec. Ak, mans dievs. Kas tas ir? Kas tas ir? Ak, tas ir milzīgs sams. Kas tas ir? Ak, tad es zinu, ko es iešu cauri, es viņu dabūšu ārā. Perfekts tīkla metiens, lai viņu noķertu. Tās bija traki. Labi, sāksim ar šo puisi. Mēs vienu no šiem jau iepriekš noķērām ar metamo tīklu. Skaties, cik foršs tas ir. Tagad mums ir divi. Labi, mēs turpatām izveidosim vietu, lai šīm zivīm tiktu gaiss. O, tu labi izdarīji, Helēna. Paskaties uz šo. Liels, skaists Teksasas ciklītis. Tas ir skaisti. Skaties uz to zilo krāsu. O, tu noķēri milzīgu staigājošo samsu. Tas ir tik forši. Labi, šie ir staigājošie samsi. Patiesībā tos ir nelikumīgi turēt šeit Dienvidfloridā. Tātad, Helēna, tu ies cietumā. Tiešām? Mums viņu vienkārši jāatlaiž atpakaļ. Mēs nevaram viņus paturēt. Mēs pat nevaram viņu ielikt spainī. Skaties, viņš pats aiziet līdz ūdenim. Tāpēc viņu sauc par staigājošo samsu bērniņu. Labi, kas vēl? O, maza pāva zivs. Vēl viena tilapija. Es viņus metu atpakaļ. Skaties uz to. Zils vēzis. Milzīgs. Helēna, mums šodien veicis ar zilo vēzi. O, tev labi sanāca. Labi, es patiesībā tagad mazliet uztraucos. Tiešām? Jā, šī patiešām ir ļoti labs slasts. Paskaties, cik liels tas ir. Ak, Dievs, vēl viena sams. O, kas tas ir? Kas pie velna? Pasties uz to samu, ko tu noķēri. Kas tas ir? Izskatās pēc pundursama. Jā, tiešām tas ir. Es domāju, ka tas ir mazs pundursams. Tu tiešām labi izdarīji. Šīs bija labs slasts. Divas vēl tilapijas. Mēs tās laidīsim atpakaļ. Labi, mums te ir ratiņi. Daudz laba. Labi padarīts, Helēna. Tagad dosimies uz paslēpto tuneli. Pārbaudīšu savu zivis slazdu. Paskatīšos, ko esmu noķēris. Un redzēsim, kurš uzvarēja. Aiziet. Labi, puiši, mēs esam tikuši līdz paslēptajam tunelim. Mums te ir pilnīgi jauns spainis. Es to piepildīšu ar ūdeni. Un tad mēs dosimies iekšā, mēģināsim atrast mūsu slazdu un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Aiziet. Šeit ir spocīgi, diezgan bailīgi. Ak, Dievs, paskaties uz to zirneku. Kur? Ak, Dievs, atkāpies. Ak, tas ir daudz biedējošāk naktī. Mūsu slasts ir tieši šeit. Visur ūdenī ir zivis. Tas ir tik forši. Ak, Dievs, tas ir melns. Helēna, tas nav viens no tiem parastajiem, tas ir melns. Labi, tu paliec tur. Es iešu paņemt slazdu. Skrien! Es domāju, ka tā bija sasodīts brūnais vientuļs zirneklis. Paskatīsimies, ko es dabūju. Nu, vai es kaut ko dabūju? Es neko nedzirdu. Nē, nu, nāc! Man taču vajadzēja kaut ko noķert. Tas bija tas sasodītais slēptais tunels. Kas tas ir? Fui! Kas pie velna tas ir? Es taču to saistīju. Ak, mans Dievs! Es nezinu, kas tas ir. Godīgi sakot, arī es nezinu, bet tas ir tiešām forši. Ko vēl mēs dabūjam? O, rozā konvikta ciklīda. Jā, šodien esmu noķēris divas, un šī ir daudz lielāka. Ak, nē! Ieliecīgi spainī, kas vēl? Ak, Helēna, šī trešā, ko šodien esam noķēruši. Kas notiek? Man liekas, ka es zaudēšu. Mēs viņu ieliksim spainī. Tas radījums ir traks. Sasodītais zutis. Ak jā, tu arī neķēri zuti. Tas ir mazuls. Ak, mans Dievs, šeit ir vēl tik daudz zivju. Skaists maiešu ciklīts. Tas ir neprātīgi. Šeit vēl ir dažas foršas lietas. Es patiesībā redzu vēl vairāk zušu. Skaties uz to skaisto zuti. Dabūju viņu. Skaties, vēl viens zutis. Čalim, vai tas ir 10? Man šķiet, ka es uzvarēju. Skaties, tik daudz zušu es noķēru, un es domāju, ka ar to arī viss. Wow! Vēl viena veiksmīga zivju slāzda. Zini ko? Abi slāzdi sagādāja patiešām foršas lietas. Helēna lieliski tika galā ar tīkla mešanu. Tas burtiski bija pirmais mēģinājums. Mēs visus tos vedīsim atpakaļ uz manu māju, ielaidīsim dīķos. Ja vēlies redzēt dubļu bedres makšķerēšanas otro daļu, dod ziņu komentāros. Bet pagaidām tiksimies pie manas mājās. Labi, puiši, esam atgriezušies pie manas mājās un atkal esam karantīnas dīķī. Tagad mēs pievienosim pārējās zivis, ko noķērām slazdos šim dīķim. Sāksim. Mums ir divas no šīm noslēpumainajām zivīm. Viena noķēru es, otru Helēna. Wow, paskaties uz šo. Tā noteikti ir tā, ko es noķēru. Tur viņš iet. Nē, tā noteikti bija tā, ko es noķēru. Nē, es noķēru to. Es zinu, pilnīgi droši šī ir tā, ko tu noķēri. Ak, pagaidi, abas ir skaistas. Ak, skaties, turpat ir divas. Ah, viņi tikko noskopstījās. Ak, bet mums ir milzīgs zils vēzis. Es to noķēru un šo samu arī noķēru es. Tiešām? Ak, Dievs, es noķēru tik daudz zivju. Es dabūju šo Teksas ciklīdu. Tas bija tiešām forši, es to atceros. Vēl viens rozā konvikta ciklīda. Noslēpumaina zivs. Zutis. Ko vēl mēs dabūjām? Es zinu, ka mēs dabūjām kaudz zušu, tāpēc izbērsim tos te tīklā labi, un pārējie ir kaudz zušu, kurus es patiešām noķēru. Traka sacensība ar zivju slazdiem. 1-1. Tagad mēs abi noķērām dažas foršas lietas, bet jums vajag doties uz komentāriem un nobalsot. Labi, ierakstiet komentārā, kurš jūsuprāt uzvarēja. Es vai Helēna? Ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet kanālu zemāk. Tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!